Es varu runāt visvārdā? Mēs izdomājam piedalīties tāpēc, ka mēs regulāri piedalāmies autofoto orientēšanās sacensībās. Pirmkārt, noformējums tāpēc, kad ir rudens, bēži lienā lās, ķirbji lien ārā. Un, lai jautrāk, nopietni runāt, lai jautrāk laiks ir apmācies, ir rudens, ir tāds jau bēdīgs noskaņojums vienkārši, lai ir priecīgāk, lai jautrāk. Un, ja mēs gadījumā parādīsim savu labāko sniegumu un būs pirmā vieta, tad būs arī krāsaina tā apbalvošana, protams. Šis ir mūsu komandas talismans, ķirbis, un es domāju, ka ķirbi komanda viennozīmīgi ierindosies trīniekā. Un jācer, ka mūsu arī komanda, bet konkurenti. Es atvainojos, gribētu precizēt. Ķirbju komanda būs pirmajā trīniekā, tas ir otrajā vietā aiz vēžiem. Mēs gatavojamies uz to ļaunāko. Guminieki arī ir līdz, tā kā, pa purviem arī varam staigāt. Lai neiekrīt vēža spīlēs. Man kā Siguldas novadniekam ir liels prieks, kad uzvarēs tie, kas vislabāk zinās Siguldas novadu, vai uzvarēs tie, kas vislabāk gribēs zināt Siguldas novadu. Tāpēc man jāsaka, piedodiet Siguldiešiem un allažniekiem, morēniešiem un jūdažniekiem ir bišķiņ priekšrocības. Bet visi tie, kas nav Siguldieši šī brīdī vai Siguldas novada iedzīvotāji, pēc šīs sacensībām es domāju, ka kļūst par Siguldas novada iedzīvotājiem, jo mēs esam labākie. Un tā vēl viena ziņa, ka tie spēki šodien izlīdzinās starp puišiem un meitenēm, un nav teicis, ka veči ar niknākajiem, kā jau es teicu, motoriem un labākām pilotu un pavadoņu praksēm un iemaņām sturmaņa meitenes ar skaistiem tērpiem un tiešām skaistiem tērpiem. Es domāju, ka var izkonkurēt večus, kas ir bruņojušies līdz zobiem ar dažādām tehnikām, tā kā, lai uzvar stiprākais, lai uzvar gudrākais Siguldas novadā. Lai veicās! Paskatieties, tur. Jā, Kā jūtaties pēc kāpiena tādu? Es jau lejā nenokāpu, es nevaru.
Nu, tad sāksim to vienu no interesantākajām pasākuma daļām, kas saucās apbalvošana. Kā jau mēs visi zinām, mums dalība bija 3 klasēs, ģimeņu velo. Un tātad godpilno pirmo vietu šajā klasē mums iegūst komandā Dēls palika mājās. Tātad nākošā mums ir velo klase. Un tātad pirmo vietu šajā disciplīnā šo velo grupā izcīna Something Special. Ieņemiet augstāko vietu broadcastālu. Tātad pārējām pie klases, kura bija visplašāk pārstāvēta, šodien bija autoklase. Un pirmo vietu šajā klasē izcīna komanda JTV! Slīdzināt un pašvar glābt.